Diana, Valka junioru komandas pārstāve, arī kluba dibinātāja, un esmu arī šī kluba audzēkņu mamma. Pieteikties labajos darbos mani pamudināja paši bērni, redzot to, cik ļoti viņiem patīk futbols, jo tie ir bērni, kas uz treniņiem un uz spēlēm iet nevis tāpēc, ka viņiem liek nākt vecāki, bet tāpēc, ka viņiem futbols ir šeit iekšā sirsniņā, un viņiem futbols ir viņu dzīve. Un redzot šo attieksmi, tad arī formas, kuras mums bija ļoti, ļoti vecas nolietojušās, viņām bija 12 gadi jau, tas pamudināja pieteikties labajos darbos. Īstenībā bija tā, ka pašas pirmās balsas mēs izlikām pirmajās dienās. Mēs visu laiku turējāmies pirmajā vietā. Un tad bija lūzums. Mēs nokritām uz 6. vietu. Un tad bija tas moments, kad es teicu, ka ir vajadzīga izturība un ticība saviem spēkiem. Ja? Un tad knifiņš mums bija draugos. Mēs atradām dombiedru grupu, futbols. Un pēc kārtas vienkārši ņēmām visus domu biedrus un rakstījām vēstuli. Bet vēstule bija nevis tāda kā parasta standartā. Ja tur vajag nobalsot tur tā un tā. Mums bija katram ar cilvēka vārdu. Viņas Andris tur Bērziņš, ja tātad vēstule bija adresēta tieši Andrim Bērziņam. Un vēstule bija, manuprāt, ļoti sirsnīga un tāda, kas uzrunā. Un pats interesantākais bija tas, kad katrs trešais no uzrunātajiem draugos atsūtīja vēstuli atpakaļ, lai jums veicās, es nobalsoju, jums izdosies. Izrādījās, ka sveši cilvēki vairāk balso nekā šeit zināmie un pazīstamie Valkas iedzīvotāji īstenībā atsaucās. Nevar teikt, ka nebalsoja, bet liela daļa nobalsoja, bet liela daļa uzskatīja to kā kaut kādu muļķību, varbūt kaut kādu tādu lietu, kas nav nepieciešama mums. Neko neatmetām, cerības cīnījāmies. Zinājām, ka mums to ļoti vajag. Un cik būs sarūktinājums, ja mums tas neizdosies. Un tad mums vienkārši to vajadzēja, un mēs to izdarījām. Vēl bija spīts. Jā, spīts arī. Man palīdzēja spīts. Jo es pēc dabas esmu spītīga, ja? Bet šajā momentā man spīts bija, ņēma virsroku. Es zinu, ka es sēdēju pie datora, man asaras tā te bija ausma, man zvana, viņa saka, ko tu dari? Klaviatūra visa nopilējusi, bet es tāpat slaucīju klaviatūrai nost asaras un turpināju rakstīt vēstules. Vienu otru uzturējām, nomierinājām. Ģimene bija bez vakariņām, dažbrīd bez pusdienām, bet ģimenes atbalsts un tas, ko viņi deva tajā brīdī man, es zinu, ka viņi man daudz ko neteica, viņi man to pateica tikai pēdējās dienās, ja, kad ko viņi bija sarunājuši, lai mani uzturētu, ja. Tas bija super, tiešām. Paldies arī manai ģimenei un paldies Ausmai, ka kuras palīdzēja balsot, jo mamma atbalsts arī bija liels un viņas arī darīja, ko varēja. Tajā mirklī, kad mēs uzzinājām, ka esam uzvarējuši balsošanā, manā mājā bija liels troksnis. Negulēja neviens. Bija urā saucieni, pēc tam manā telefonā neskatoties to, ka bija 12 aktīvi, telefonā sāka atskanēt izziņas no mamām, vienkārši no cilvēkiem, kas mums palīdzēja balsot, ja, un ilgi vēl neviens nevarēja aizmigt. Piešķirtais finansējums viss pilnībā tika izlietots jauno formu iegādēji. Mums ir iegādātas gan īsās formas, gan garās formas, mums ir somas, mums ir cepures, mums ir pilns futbolistu ekvipējums, lai bērni varētu startēt gan telpās, gan vasarā, gan arī ārā, lai viņiem nebūtu augsti. Un arī viņi tādi izskatās estētiski, labi noformēti salīdzinājumā, kā viņi izskatījās iepriekš. Man patīk šī forma, tāpēc, ka viņa ir ļoti gaiša un izskatīgāka, košāka. Pagājušās formas nebija tik košas, viņas sāka plīst. Un arī nevarēja redzēt tos numurus pareizos. Man patīk, jo tagad mums ir labāki bikses, jakas, cepures, ko ārā, kad ir augsts laiks spēlēt. Ļoti patīk. Vecās nevisai labi patika, jo viņas jau bija pavisam vecas. Tagad ir ļoti labas, man ļoti patīk krāsa, ļoti gaiša, krāsaina. Man ir prieks, ka bērnu acis smirdz, ka viņiem nav jāuzklausa pārmetumu no citu komandu puikām, ka jūs tādi un tādi izskatāties, atkal tā Valka savās vecajās formās un tādi, ka viņi nepārdzīvo vairs, viņiem nav stresa.
Viņi ir skaisti, viņi var paceltu galvu iet visur, un viņi priecājās, un līdz ar to man arī ir prieks. Pats pirmais un pats nepieciešamākais ir izturība un ticība saviem spēkiem. Jo, ja jūs ticēsiet, ka jūs uzvarēsiet, tad jūs uzvarēsiet. Jo, ticība šajā ziņā ir pats galvenais. Nevar nevienu minūti nokārt degunu un nolaist rokas, ka man kaut kas neizdosies. Izdosies vienmēr, jo tikai jātic. Paldies labajiem darbiem!